Šeit Eiropas parlamentam dažs stāvus zemāk atrodas Luksemburgas stacija, dzelzceļa stacija, kurā iekāpjot jūs varat aizbraukt arī uz Romu. Protams, uz Rīgu nē, bet kādreiz ar Rail Baltica, es domāju, varēs. Un šis dāņu bezpajumtnieks īstenībā negaida šo vilcienu pareizā vietā, bet ir būtiska lieta tomēr notikuši šeit Eiropas parlamentā, nobalsot 4. dzelzceļa pakotnes lielākā daļa, respektīvi tā saucamais tehniskais pīlārs, kurā bija arī mans ziņojums par Eiropas dzelzceļa aģentūras tiesībām jaunajā situācijā, kas nozīmē, ka tirgi dzelzceļa tirgos Eiropas Savienībā atverās. Kas mainīsies? Man izdevās kopā ar kolēģiem šeit pārliecināt, ka Baltijas tirgus, protams, ir specifisks. Bet mēs pašlaik esam integrēti Krievijas telpā un bijušās Padomju Savienības telpā daudz labāk nekā, teiksim, 3 Baltijas valstu dzelzceļa drošības institūcijas, tās, kas atbild kā dzelzceļa inspekcija savā starpā. Un bija šie kuriozie gadījumi, kad Tomas Henriks Ilves, Igaunijas prezidents, brauc pie mūsu bijušā prezidenta Andra Bērziņa ciemos ar lokomotīvu un ritošo sastāvu, kas bija igauņi, kas nebija drošs Latvijā. Ja viņš būtu izvēlējies to, kas iet uz Maskavu, tad viņš būtu bijis drošs. Un šī situācija mainīsies ar šīs jaunās likumdošanas izmaiņu. Protams, visās 3 Baltijas valsts galvaspilsētām šīm dzelzceļa institūcijām ir jāstrādā savā starpā daudz labāk. Viņiem ir 4 gadi, un šo 4 gadu laikā ir jāpanāk, ka vienā valstī iedots drošības certifikāts lokomotīvai vai jebkurai citai tehniskai lietai ir derīgs arī pārējās un drošs arī pārējās Baltijas valstīs. Tas nozīmē, ka arī kravas pārvadājumos mūsu kompānijas dzelzceļi varēs konkurēt uz virzienos uz ostām, citās Baltijas valstīs, kas daudziem varbūt nepatīk, bet tirgus zināmā mērā atvērsies. Turklāt mēs nemaksāsim Francijā esošai Eiropas dzelzceļa aģentūrai par šo tehnisko darbu, par šo lokomotīvu un ritošā sastāvu certifikāciju. Šo izņēmumu mums izdevās nosargāt. Jā, tās politiskā sadaļa šajā 4. dzelzceļa paketē diemžēl nesasniegs visus savus mērķus. Un situācijā, kā pasažieru vilcienam radīsies tuvākā laikā konkurenti Latvijā, diemžēl neizskatās ticama. Tā kā tā situācija pasažieru pārvadājumos nav iepriecinoša, zinot šo kvalitātes līmeni, ko sniedz pasažieru vilciens. Un visbeidzot, bažas, kas bija gan Latvijas dzelzceļam vadībai par to, ka Eiropas likumdošana piespiedīs sadalīt šo koncernu daudz sīkākās daļās, nav piepildījusies. Skaidrs, ka būs zināms sadalīšana starp infrastruktūras pārvaldītājiem un operatoriem, kas operēs kravas pārvadājumos, taču milzīga piespiedu sistēma netiks radīta. Tas ir piemērs, cik grūti šeit atrast interešu sabalansēšanu un kompromisu ar dažādām interešu grupām, bet tomēr tas ir solis uz priekšu.